3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada pašvaldība sportā saņem Rīga! Aicinām Rīgas domes priekšstādātāju Vilni Ķirsi saņemt 3 zvaigžņu balvu. Rīgā uzņemti visvairāk starptautiska mēroga pasākumi valstī, veiksmīgi noritējis Rīgas maratons, notikuši Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri basketbolā un hokejā un vēl daudz citi spilgti notikumi. Vakar prezidenta kungs, premjeras kundze, sportisti un sporta draugi. Rīga tiešām šogad bija ļoti aktīva. Rīgā notika gan olimpiskās atlases, pasaules čempionāti. Rīgai cauri brauca pasaules ātrākās rallija mašīnas. Pirmo reizi pie brīvības pieminekļa sagaidījām arī mūsu paralimpiešus pēc fantastiskā starta Parīzē. Tā kā tiešām paldies par šo atzinību. Ar šo nekas neapstājās. Man jāsaka, ka šīs balvas stāv ļoti daudz Rīgas domes darbinieki, kas šos pasākumus organizē. Arī federācijas, savienības, citu spēļu organizatori. Ja, bez jums tas nebūtu iespējams. Un arī, protams, Rīga ir sākusi investēt sporta infrastruktūrā. Vēl pagājušo nedēļu mēs atklājām Rīgas sporta manēžu, ļoti maģisku vietu pēc daudzu gadu tādas varbūt atstāšanas dīkstāvē. Tā kā paldies! Daudz ir darīts, daudz kas vēl jādara, nekas neapstājās. Šogad Eirobaskets, nākamā nedēļa futbols augsta līmeņa. Tā kā viss notiek un turpinām cīnīties.